Nu, tepat bišķi pa to ieliņu uz tā kalna pusi ir mana nakšņošana. Un šitā ir Budva, nu skaisti, silti, saulaini, smuki. Un strūklakas, un tur bišķies to strūklaku uz priekšu ir jūra, jā. Kad es te mājā biju, ūdens bija duļķains. Kaut kā neskapēc bija duļķains, bet nu šodien dikti smuks izskatās. O vispār te viss ir dikti smuks. Te vispār viss ir dikti smuks. Bišķiņ cilvēki peldās. Es vēl turēšos, es vēl nepeldēšos, bet vēlāk peldēšos noteikti. Nu, baigā idile, nu. Baigā idile. Kuģīši stāv, kuģīši braukā. Pagājušais es braucu uz to lielo salu, kas ir pretījā kuģīti. Nu, ļoti skaisti. Un silti. Un silti. Ārā pat labam no tā brīdī, kad 22 grādi. Un internetā skatījos ūdens ar 22, 24, kā kurā internetā rāda. Paskaties, cik te ir labi. Te var dabūt jūras malā veselu guļamistabas iekārta visu naktskapīti. Jā. Labi. Redz, iela kā iela, bet es tikko tā iedomājos, Rīgā jāstāda palmas gar ielas malām. Tomēr smukāk izskatās uzreiz. Paskaties, cik te ir labi. Te var dabūt jūras malā veselu guļamistabas iekārta visu naktskapīti. Jāapgriežās ap savu asi. Jāapgriežās ap savu asi, var redzēt šitādu. Nu, apgriezīšos vēl uz otru pusi. Kalni, jūra, mākonīši mazi smuki. 4 peldētāji, ne 6 peldētāji. Kuģīts brauc. Šita šūpojās, ar šito es pagājuši gadu braukāju. Šitais te ir labs kuģīts. Viņš aizved uz to salu, kas tur pretī, un vēl tādu līkumu izvizina. Viņš uz turieni, pēc tam uz salu un pēc tam uz šejieni. Jā, šodien baigi silti, baigi smuki.